Ir cilvēki, kam Dievs devis brīnišķīgu spēju nest labestības un garīgas enerģijas gaismu ikvienam, kas nonāk saskarē ar viņiem. Ar tādiem var lepoties arī mūsu pilsēta, kuriem viņi bijuši caurcaurēm piederīgi. Viens no šiem gaismas nesējiem bija teologs un pedagogs, Ventspils luterāņu draudzes mācītājs un pirmais Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas arhibīskaps Teodors Grīnbergs. Viņš dzimis 1870. gada 2. aprīlī Ventspils apriņķu Dundagas pagastā. Pēc mācībām Ģibzdes un Popas pagastu skolās, Talsu pilsētas skolā un Jelgavas ģimnāzijā viņš iestājās Tērbatas, Tartu Universitātes teoloģijas fakultātē. Bija Latviešu studentu korporācijas Letonija biedrs. Teodora Grīnberga pirmā kalpošanas vieta bija Lutriņu pagasta draudze, bet 10 gadus vēlāk viņu pārcēla uz Ventspili. Ventspilī Teodors Grīnbergs ieradās 1907. gadā. Tas bija drūms laiks, pēc revolūcijas reakcijas gadi. Cariskās Krievijas valdība bija aizliegusi praktiski visas sabiedriskās aktivitātes – biedrību sanāksmes, priekšlasījumus, pat koncertiem un teātra izrādēm vajadzēja īpašu atļauju. Valsts skolās pastiprinājās rusifikācija. Taču Grīnbergs atjaunoja skolu pie luterāņu baznīcas, un tajā iestājās vairāk nekā 200 trūcīgu latviešu ģimeņu bērnu. Teodors Grīnbergs mācīja mazajiem ventspilniekiem nevien ticības mācību un obligāto impērijas vēsturi, bet arī latviešu valodu. Pasākums, kas prasīja apņēmību un drosmi. Turpmākajos gados Teodora Grīnberga pedagoģiskā darbība vērsās plašumā. Viņš pasniedza ticības mācību un ētiku tā sauktajā pilsētas skolā, sieviešu ģimnāzijā un Jāņa Turauska tirdzniecības skolā, vienlaikus strādājot arī ar trūcīgajiem bērniem baznīcas skolā, bet vakaros mācīja latviešu valodu un literatūru jauniešiem, kuri to vēlējās. Pilsētas prominentā vācu sabiedrība labprāt būtu uzņēmusi Grīnbergu savā vidē, taču viņš strikti turējās pie savas latvietības un provokācijām nepadevās. Dažas dienas pēc neatkarīgās Latvijas valsts proklamēšanas, 25. novembrī, pilsētas domes sēdē Teodors Grīnbergs ierosināja nekavējoties dibināt Ventspils latviešu vidusskolu ar reālskolas kursu. 7. decembrī dome pieņēma lēmumu atvērt šādu skolu agrākās sieviešu ģimnāzijas ēkā Kuldīgas ielā 1. Tā bija Latvijas pirmā vidusskola ar latviešu mācību valodu. Par pārzini ievēlēja Teodoru Grīnbergu. 2 dienas vēlāk tika iezvanīta pirmā stunda. Trūka kurināmā, nebija grāmatu, burtnīcu, zīmuļu, tintes un spalvu. 3,5 dažādu tautību jaunieši šuva burtnīcas no ietinamā papīra, mācījās no pirmskara grāmatām, runāja latviski un dievināja savu direktoru, kurš jau tolaik 48 gadu vecumā bija balts kā ābele un katru rītu aicināja uz lūgšanu ar sirsnīgi teikto mani mīļie bērni. Teodors Grīnbergs bija pirmās Latvijas Saeimas deputāts, vairāk kārt ievēlēts Ventspils pilsētas domē, virzīts arī par domas priekšsēdētāju, bet no šī amata atteicās, jo viņa pienākuma nasta bija pārāk liela. Kalpošana draudzē, skolas pārziņa pienākumi, ticības mācības, ētikas, latviešu valodas, latīņu valodas, vēstures un filozofijas pedagoga slodze. Vēl viņš darbojās kā iecienīts lektors, bija jaunības draugu biedrības dibinātājs un vadītājs. 1929. gadā ievēlēts par Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes goda doktoru, 1932. gadā par ārštata profesoru. Tam vēl jāpieskaita ikgadējo pilsētas bērnu svētku rīkošana un bērnu kalendāra bitīte izdošana. Pirmie svētki Ventspils bērniem notika vēl pirms Pirmā pasaules kara. To iniciators bija pats Grīnbergs. Ieceri palīdzēja īstenot jaunības draugu biedrība. Svētku rīkošanai nepieciešamos līdzekļus biedrība savāca ziedojumu veidā. Vislielāko ziedojumu iemaksāja pats mācītājs Grīnbergs. Jau 1913. gadā Grīnbergs praktiski par saviem līdzekļiem izdeva jaunākā skolas vecuma bērniem adresētu avīzīti, žurnālu, kalendāra formā Bitīte. Pēckara gados Bitītes iznākšana atjaunoja.
Būdams vidusskolas, vēlāk ģimnāzijas direktors, viņš no personiskajiem līdzekļiem katru gadu maksāja stipendijas 60 latu apmērā vismaz 2 centīgiem un talantīgiem ģimnāzistiem no trūcīgām ģimenēm. Ventspilnieku cieņu un ģimnāzistu mīlestību pret savu skolas pārzini visspilgtāk raksturo kāds notikums 20. gadu vidū. Tobrīd Saeimas vairākums bija sociāldemokrāti, kam pievienojās arī citi kreisie, kuru sastādītajā valdībā par izglītības ministru iecēla dzejnieku Jāni Raini, dedzīgu ateistu. Rainis izdeva rīkojumu, ka visu līmeņu skolu direktori, mācītāji, nekavējoties atlaižami. Saņēmis attiecīgu vēstuli, Teodors Grīnbergs ierastajā lēnprātībā salicis savas mantiņas portfelī un devies uz savām mājām Kuldīgas ielā. Par notikušo uzzināja skolēni. Vecāko klašu ģimnāzisti lielā pulkā ieradās direktora mājās un pieprasīja viņa atgriešanos skolā. Tad noticis īsts triumfa gājiens, ko pilsētnieki atcerējās gadu desmitiem. Teodors Grīnbergs iesēdināts atzveltnes krēslā, tam pa apakšu izbāstas garas, stipras nūjas, ko spēcīgākie puiši uzcēluši plecos, un cauri pilsētas centram aiznesuši savu mīļo skolotāju atpakaļ uz skolu. Šī demonstrācija kļuva zināma arī Rīgā. Galu galā augstāk minētais rīkojums tika atcelts. 2 gadus pēc savas 60. jubilejas, kas kļuva par svētkiem teju visai Ventspilī, Teodoru Grīnbergu ievēlēja par Latvijas Luterāņu baznīcas pirmo arhibīskapu, un viņam nācās pārcelties uz Rīgu. Atvadīšanās bija skumja, taču turpmāko gadu gaitā arhibīskapa tēvs, tā viņu dēvēja avīzēs, izmantoja katru iespēju atbraukt uz Ventspili, ar kuras ļaudīm viņš bija kopā vissmagākajos gados, trūkumā un briesmās. Par savu veikumu garīgās atjaunošanas, izglītības veicināšanas un sabiedriskās dzīves attīstības jomās Teodors Grīnbergs apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeņa 1., 2. un 4. šķiru. Otrā pasaules kara beigās, 1944. gadā, Vācu okupācijas varas iestādes pieprasīja viņa izceļošanu uz Vāciju, no kurienes viņš līdz pat kara beigām sūtīja vēstules un laba vēlējums uz Latviju, protams, arī Ventspili. Mācītājs un skolotājs aizgāja aizsaulē 1962. gadā, 92 gadu vecumā. Apbedīts Vācijā, Eslingenes pilsētā. Teodora Grīnberga veikums Ventspils sabiedrības garīgās un sabiedriskās dzīves atjaunošanā un uzturēšanā padara viņu par pirmā lieluma zvaigzni, ar kuru var lepoties nevien mūsu pilsēta, bet visa Latvija. Kā gan var būt, ka 35 gadu laikā kopš valsts neatkarības atgūšanas Ventspilī nav pieminekļa izcilējam cilvēkam Teodoram Grīnbergam? Kā var būt, ka pilsēta, kurai viņš devis tik daudz, kam bijis piederīgs ar sirdi un dvēseli, nespēja vai pat negrib godināt viņa piemiņu? Vai tiešām ventspilnieki ir tik nepateicīgi?